Zaļā Latvija šoreiz par gaisa kvalitātes mērījumiem skolās un arī tādu gaisa bojātāju kā 3D printeri. Atcerieties, kādu satraukumu pirms dažiem gadiem izsauca valsts gatavība ieguldīt turpat 4 miljonus gaisa mērītāju uzstādīšanā visās Latvijas skolās. Nu, tas ir izdarīts, un labi vien ir, jo kā uz dēlnes redzams, kādu gaisu bērni un arī skolotāji elpo stundu laikā. Mērītājs, kaut kas līdzīgs šim, piestiprināts klasē, labi redzamā vietā pie sienas un rāda CO2, jeb ogļskābās gāzes līmeni, temperatūru un mitruma procentu telpā. Šie rādītāji redzami arī speciāli izveidotā portālā ar nosaukumu CO2.mes, kas tautā iesaukts par mežu. Portālu var apskatīt jebkurš, kas vēlas redzēt, kāda ir gaisa kvalitāte klasē. Skolas vadība, kontrolējošās iestādes, mammas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, ja vien viņiem rūp, kādu gaisu elpo bērni. Pasaules veselības organizācijas ieteikums labai gaisa kvalitātei ir līdz 1000 ppm CO2 mērvienībās. Ja tā ir pārsniegta vai tuvojas 2000 un pat to pārsniedz, tas nozīmē, ka klasē gaisa kvalitāte ir krietni pasliktinājusies. Un skaidrs, ka ilgstoša uzturēšanās šādā telpā var kaitēt veselībai. Ja CO2 līmenis klasē, kā mēs tikko redzējām portālā, ir krietni pārsniedz 1000, jau ir 2000 un pat jau tuvojas 3000, tad nevajag vainot ventilācijas sistēmu, ka tā ir veca vai ka to vispār nav. Vienkārši taču var atvērt logu. Gaisa kvalitāte ietekmē arī dažādas ierīces, bet pēdējā laikā Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta speciālisti ir sevišķi norūpējušies par 3D printeriem, kurus arvien vairāk izmanto gan ražotnēs, gan mājas apstākļos. Ļoti svarīgi, lai izgarojumi un sīkās daļiņas, kas rodas darbinot ierīci, nonāktu filtrēšanas un ventilācijas sistēmā. Un šie ir tie materiāli, kas tiek izmantoti 3D drukā mūsu darbnīcā. Viņi, protams, ir daudz un dažādi veidi vēl tirgu pieejami. Mēs izmantojam konkrēti 3 dažādus veidus, atkarībā no tā, cik ātri mums vajag kaut kādu druku vai cik smalkai jābūt ir detalizācijai. Un šajā gadījumā te ir izmantoti šie sveķi, un objekts izdrukātais ir redzams turpat blakus. Jā, tātad tur ir tie sveķi, kuri izdala savu aromātu. Attiecīgi ir vajadzīga maska, lai to visu neelpotu. Man ir brilles vajadzīgas, tāpēc, ka pēc tam, kad es tālāk viņam apstrādāšu, lai man neuzšļakstās virsū tas, kas tur ir virsū uz tā objekta. Un es saprotu, ka vēl papildus, teiksim, šoreiz nav, tāpēc, lai skaļu netraucētu, šeit tiek parasti ieslēgta gaisa cirkulācija nosūc, jā. Es saprotu, ka šīs ir atkal cita tipa 3D printeris, varbūt tad īsi, kā tas darbojas un kā tur ar to gaisa kvalitāti. Jā, tātad šis ir FDM, kas drukā ar striķīti. Un tā tehnoloģija visiem droši vien ļoti labi zinām, ka tā aukla iet uz drukas galvu, un tur viņi tiek uzkarsēti un izspiest ārā, veidojot to 3D objektu. Un atkarībā no tā, kāda materiāla tiek drukāts, tad arī ir jādomā par to filtrēšanu. Ja mēs drukājam ar PLA, tad varbūt tas ir mazāk. Tad, ja drukā kaut ko, kas ir jāfiltrē, tad tur stūrītī mums ir ogļu filtrs, kurš to gaisu no tās drukas kambara sūc ārā un attiecīgi izfiltrētu izpūš telpā pēc tam. Par kādām temperatūrām ir runa, kas tur iekšā notiek tā darbība? Pašā tajā drukas kambarī tur ir kaut kādi 45 grādi, ja drukā ar ABS. Un tā drukas galva ir, man liekas, kaut kur pie 300 grādiem. Ja tad pietiekam liela temperatūra, lai tur arī notiktu visādi. Lai tas sakarsētos pietiekam tik daudz, lai viņš sākt izgarot. Un jums kā jums ir ar to pārliecību, ka tur ir viss kārtībā? Kā jums, Nelde? Šī iekārta konkrētā tur ir pats ražotājs ir ieguvējis visādus, kā Jānis stāstīja. Tur monitorā rādās, kurā brīdī jāmaina filtri, kurā kas jāmaina, jāatjauno. Un ja to ievēro? Jā. Tad tu visu dari pēc instrukcijas. Visam vajadzētu būt pareizi.